Нет, я говорю, мы сидели в казино Барклай вместе с ним, Да. вышли оттуда. И вот в этой толпе, когда вот это зашла туда полиция, начала рассказывать там вообще, что творится, ну мы вышли оттуда, все, по домам шли. Да. Потому что на следующий день тоже на работу надо было ехать. И мы растерялись в этой толпе. Просто схватили его, вот как полиция его схватила, мордой в землю ткнула, весь в синяках был и все. Ieslodzījumā, kad mēs aizturējāmies policijas iecirknī, tad vienkārši visi cilvēki, kas atradās tur tajā brīdī iecirknī, viņi visi zināja, ka visiem būs izrakstīts 175. pāns. Vai cilvēki to grib vai to negrib, mēs vienkārši ar policiju bija izlēmts. Tas jau bija iepriekš bija izlēmts, un policija vienkārši, tas ir godmaņas, mēs teiktiem vārdiem, ka visi tiks sodīti, un tāpēc arī policija visiem izrakstīs 175. pāntu. Vai viņš ir vainīgs, vai viņš nav vainīgs, vai viņš ir alkoholreibumā, vai nav alkoholreibumā, bet visiem tika izrakstīts viens un tas pats. Tajā brīdī, kad es sēdēju Dzelzceļa stacijas policijas iecirknī, visiem vienāds bija. Mēs savā starpā, kas mēs cilvēki bijām kamerā atradāmies, mēs bijām sveši cilvēki, mēs viens otru nepazinājām. Vienkārši, tā kā viss, teiksim, tās vienā vietā atrodās, prasījām, kas tev. Visiem viens un tas pats pāns. Vai cilvēks bija dzēris, vai viņš nebija dzēris, vai viņš atradās tur vai tur, visiem bija vienādi.